Lai uzzinātu, kā ar saules enerģijas ģenerēšanu sokas tiem mājražotājiem, kuri ir izvēlējušies neto norēķinu sistēmu, viesojos pie pulkārnieša Edmunda Zālītes, kurš savā privāta mājā ir uzstādījis saules paneļu sistēmu ar kopējo jaudu 25 kW. Jā, tā ir. Kāpēc jūs no neto uzskaites sistēmas pārgājāt uz neto norēķinu sistēmu? Kāpēc jums tas šķiet izdevīgi iepretim tiem daudzajiem mikroģeneratoriem, kur uzskata, ka tas ir ļoti neizdevīgi un ka mikroģenerācija dēļ šī iemesla var ar laiku kļūt bezjēdzīga? Atbildes samērā vienkārši. Es kā fizikas matemātiķis, es māku rēķināt, un es izrēķināju, ka man izdevīgāk ir nevis katru gadu, ka man saražotā pārpalikuma atņem, kā nonullēja tā sistēma uzkrājējiem, ja? Bet es viņu pārvēršu naudā, un man viņš saglabājas gan uz nākošo gadu, gan es ar to naudu varu nosekt. Es nosedzu abonēšanu, pārvadu, visas izmaksas. Teiksim, man rēķini mēnesī ir 0 eiro. Pilnīgi. Es nosedzu visas izmaksas. Ja? Un tas man liekas arī godīgāk, jo es, tā teikt, nevienam nesēžu uz astes, ja, tādā ziņā tirgotājiem, kurš ir manu lētu enerģiju spiests paņemt un pēc tam atdot man vakarā dārgo vietā. Es pats kaut kā sakombinēju visu. Jūs esat uzstādījis arī akumulācijas sistēmas, kas ir viens no faktoriem, kas padara šo neto norēķinu sistēmu izdevīgi. Cik jaudīgas ir šīs akumulācijas sistēmas un kādas tās ir? Teiksim, pats pirmais, kas bija, kādreiz man bija svina akumulātori, kas paliek pāri no mašīnām, ko citi izmet ārā. Bija kāds uztaisīts tāds ritīgs zvērdāks no svina akumulātoriem, kuri, protams, ir neefektīvi, ātri nolietojās un metu miera. Ja? Tad es atradu no lietotām elektromašīnām, un es uzskatu, tā ir ļoti zolīda ideja, tāpēc, kad ir Eiropā tāda kustība saucās otrreizējā dzīve. Proti, ka tu nevis atdodi to akumulātoru uz utilizāciju, bet viņš jau spējīgs mājā kalpot 10-15 gadus. Pa to laiku pārstrādes rūpniecība attīstās, un es viņu pēc brītiņa viņiem pārdošu par dārgu naudu, ka viņš man būs apnicis. Ja? Tā kā es izmantoju elektromašīnu akumulātors šī brīdī. Un šis ir akumulators, ko es izmantoju tad, kad man jau ir, teiksim, elektromašīna akumulātora pilna, tur vairs nav kur likt elektrību. Tad es lieku ielādēju šeit, te ir 2 elektromašīnas, kopēji ietilpība tas nāk 170 kWh. Tas ir, principā, normālai mājai pietiek 3-4 dienām apmēram ar šo. Un es izmantoju ziemā, kad ziemā es pa lēto elektrību ielādēju akumulātors, izmantoju dārgās elektrības vietā. Man sanāk 2 ekonomija ar ziemā. Sakiet, kāda ir pagājušā gada bilance? Respektīvi, cik daudz elektroenerģijas jūs nodevāt tīklā, cik bijāt spiests atpirkt no tīkla brīžos, kad saule nespīdēja un akumulācijas sistēmā arī nepietika šīs elektroenerģijas, un vai rezultātā jūs bijāt plusos vai mīnusos? Es biju, pagājušajā gadu man pietrūka 1 eiro. Teiksim, viss man kopējā bilance bija -1 eiro kaut kādā martā. Kaut kas tur notika un mazliet nepietika. Šogad man pietika laikam pat ļoti labi. Un tā doma ir tāda, kad man ir 2 elektromašīnas, ko es lādēju pie reizes, ja, kas arī kā akumulātors dienas vidū pašlaik arī lādējās mašīna, jo viņas akumulators tikpat labs kā jebkurš cits, ja es viņu izmantošu braukšanai. Ja. Un bilance gadā man bija, es tā kā iznācu no sadales tīkliem, protams, es arī ņemu kaut kādu enerģiju. Nav tā, ka ziemā es sevišķi ņemu, ja es par to maksāju naudu, to, ko es vasarā esmu iekrājis. Un sanāca tā, ka ir patēriņš kaut kāds 15 000 kWh gadā, un es esmu iepircis kādas 18, jo ar tām liekajām, ko es iepērku, es nosedzu pārvadu un abonēšanu. Tā kā ļoti normāli. Es uzskatu, ka veiksmīgi. Sakiet, kādu elektroenerģijas tirgotāju jūs esat izvēlējies kā administrātoru neto uzskaites sistēmu, neto norēķinu sistēmas administrēšanai? Visu laiku, iepriekšos gadus bija Latvienergo, kas saucās
vairs nevis Latvijas Energo, bet Elektrums. Jā, bet tad es pārgāju uz Enefit, jo viņš piedāvāja labākus noteikumus. Un viņiem arī mainījās tie līgumi, tie noteikumi mainījās, bet pašlaik ir 0,7 centi komisijas nauda par pirkto un par pārdoto pēc biržas cenām. Jā, un salīdzināt, varbūt jūs tā kā izvēlējāties, jūs izvērtējāt arī citus, tad kāda varbūt bija citiem tirgotājiem cena? Elektrumam bija lielāki komisijas procenti, tāpēc es viņu tā kā nezinu, tāpēc ir aizgāju no viņu projām, ja. Bet pamatā jau viņiem visiem ir plus mīnus, kā tanī brīdī viņi to līgumu slēdz, ja. Bet, man tas apmierina. Tas nav nekas briesmīgs. Teiksim, reiķinot to, ka biržas cena, tā kā es pārdodu elektrību par dārgo cenu, viņa maksā 10–15 centi, tad līdz ar to tie 0,7 ir pieņemami procenti. Jums saules paneļi ir izvietoti ne tikai uz jumta, kā mēs redzam, bet arī uz suņu būdas. Saules paneļi ir arī sētas vietā. Saules paneļi veido vietu, kur audzēt arbūzus un melones, ko jūs arī pats esat izdomājis. Kur vēl ir iespējams uzlikt saules paneļus? Pašlaik jau saules paneļu cena ir tik maza, ka panelis ir bieži vien lētāks par būvmateriālu. Proti, augstceltnēm ārzemēs apšoja fasādes ar saules paneļiem, jo apšojuma plāksne maksā 3 reizes dārgāk par paneli. Ja? Un viss priecīgi ir. Tā kā es domāju, ka tagad izmantos visur. Es jau uztaisīju galdiņu ar 4 kājām no saules paneļu. Lieliski! Pie viņa apakšā iesprāut telefonu, lādē, sēdi pie galda dārzā, lādē telefonu un tev reizē galds ir. Viss, kur var izmantot. Un sakiet, ko jūs varētu ieteikt tiem skeptiskajiem mikroģeneratoriem, kur šobrīd negrasās mainīt neto uzskaites sistēmu uz neto norēķinu sistēmu, jūs uzskat, ka tas nav izdevīgi. Ko jūs varētu viņiem ieteikt un varbūt kaut kā mudināt to darīt? Nē, es pat nemudināšu, jo, ja cilvēks nevēlās ņemties ar akumulatoriem un ar to visu to tā mazliet vairāk viņi pieskatīt to sistēmu, tad neto uzskaita ir vienkāršāka. Ja? Tur viņam ražo, viņš zina, cik viņš ir sakrājis, un viņš notērē un zina, cik viņš samaksās. Ja? Viņš maksā tikai pārvadu un abonēšanu. Ja? Tur viss ir ok, un es teikšu, ka lai tā arī paliek. Ja? Bet es sarēķināju, ka, ja es tā darītu, es nevarētu nosegt visu rēķinu. Man paliktu vienalga tā mēneša maksa tur 60 eiro, 70 vai cik tur apmēram. Ja? Tagad es nosedzu visu, un pluso es jūtos godīgāks. Ja? Kad es nevienam nedaru slikti. Ja? Es pērku par tik, cik maksā, un pārdot par cik maksā. Ja? Man nav tā, ka es būtu no kāda aizņēmies. Bet varbūt kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc te cilvēki, kuri šobrīd lieto neto uzskaites sistēmu, negrasās līdz 2029. gada februāra beigām, kad beigsies termiņš uzskaites sistēmai, pāriet uz norēķinu sistēmu? Tāpēc, ka viņam nav jāiegulda papildus nekāda līdzekļa. Viņiem paneļi ir uzlikti, pat tie viņi ir saņēmuši valsts palīdzību, tur viss ir kārtībā. Viņiem pat pēc tā palīdzības līguma ir jādod tās atskaites, tas arī viss ir godīgi. Ja? Un viņiem ir līdz 29. gadam viņiem nav nekāda papildus ieguldījuma. Tā kā, ja cilvēks vienkārši tā teikt, negrib dzīvot interesanti, tad viņš drīkst dzīvot normāli. Un es viņus nebudinu pāriet uz neto norēķinu. Ja. Bet tad tie papildus ieguldījumi ir akumulācijas? Akumulātori, jā. Un mazliet tavs darbs, ka tev jāstāsta, kad ir lēta elektrība, kad dārga, teiksim, to akumulātoru lādēt, tā kā elektrība ir lēta un lietot tā kā ir dārga. Tur mazliet jāpieskata tas ir. Es zinu, ka vairāki mikroģeneratori plāno veikt paši, respektīvi uzstādīt ģeneratorus, ziemas laikā, kad saule nespīd, veikt šo ģenerāciju paši un tā kā vispār iet projām no tīkla. Jā, tas ir ļoti reāli, un mums pat ir vairāk autonomie projekti, kur tas tā strādā, jo ziemā vislētākais ģenerators, vai teiksim tā šajā gadījumā, kā jūs teicāt, tas ziemas laikā, ir veca automašīna, kas tev stāv pie mājas stūra, jo viņai siltumu tu paņem kā mājai siltumu, ģenerators ražo elektrību, to lādē akumulātoru, tas ir laimīgs. Viss nekā nevajag. Veca mašīna maksā 500 eiro vai pat pa velti šotā var dabūt. Ja? Cik maksā veca mašīna, nezinu. Ja? Lūdzu, viss kārtībā, tas darbojas. Bet tad jūs arī droši vien ar laiku pāriesiet mājražotājs uz visiem 100%? Nav obligāti, jo tas mazliet apgrūtina to dzīvi dēļ tā, kad
tomēr mums ziemā tā elektrības līnija palīdz dēļ tiem 3 tumšiem mēnešiem. Ja? Un tad man tos 3 mēnešus būtu jādarbina tā automašīnas ģenerators, vienalga kas, vai dīzeļa ģenerators vai kā. Mēs esam taisījuši, mums ir vairāk projektu autonomijā, ja? Un tur tas viss strādā lieliski. Bet tas ir tad, kad tev prasa ļoti lielu naudu par līnijas pievilkšanu. Ja tā līnijas pievilkšana ir lēta, tad izdevīgāk izmantot ir elektrības līnija kā ziemas, palīgu ziemas nodrošināšanai nekā taisīt savu pilnīgi autonomo. Kaut gan es galīgi, tā teikt, neesmu pret to, kad ja cilvēks uztaisa sev pilnīgi autonomu sistēmu, tad viņš tiešām ir autonoms. Viņam var iestāties karš apkārt, viņam būs, kamēr neatnāks un neatņems ģeneratoru kāds armīnieks. Skaidrs. Liels paldies par stāstu, lai jums veicas. Jā, paldies. Paldies.